Sveicināti, darbie draugi! Jā, bez naudas jau tie piedzīvojumi parasti sanāk visjautrākie. Esmu jūriņā šodien, slavu Dievam. Baigais vējš vienīgi, bet kāpiņā ir normāli, nav nekāda problēma. Parasti uz jūriņu, ka braucu, kā lai saka, ņemu naudu līdzi, skaidrīti ņemu līdzi kaut kādu. Paņemu, zin kā, jūrjā, ziniet paši, jo mazāk mantu, jo labāk. Bet tā ir tehnoloģija, laikmets, ko tad mēs te ar to naudu skaidrot, ņemamies visu laiku. Nolēmu braukt, īsāk sakot, tika telefonu. Jūs ziniet, ka tā telefonā ir tāda opcija, ka tu vari ar telefonu arī samaksāt. Ko tad? Telefonam ir neizbēgami jābūt līdzi, tad jau, ko naudu jau var atstāt mājās. Ar savu uzticamo kalpu dzelzs zirgu. Aizbraucām kopā uz jūriņu, uz tuvāko jūriņu, bet citreiz arī brauc uz tālāko. Tuvākā jūriņa 15 km. Aizšojam uz turieni, ieejam vietējā veikaliņā, lai iepirktos. Pienākam pie kases, ieslēdzam programmu, un programma saka, īsāk sakot, ka tu vari staigāt. Tehnisku iemeslu dēļ tu vari staigāt. Tas bija patīkami. Iedomājies, ka es atbraucu uz atvaļinājumu visu dienas garumā. Uz jūriņu. Baudīt dzīvi ar tehnoloģiju. Un programma tev pasaka, ka tu esi brīvs, īsāk sakot, ūdens pudeli tev ir pusotrlitrīgā līdzi priecājies. Es sapratu, bāz tā tehnoloģija kārtīgi papadālava ir. Labi man noveicās, ka man tur patās blakus, īsāk sakot, no tā veikala kaut kāds 100 metri dzīvo brālis Kristu. Slava Dievam! Aizgāju pie viņu, viņš bija mājās. Un viņam bija skaidrīta, kas bija labi, īsāk sakot, un tā kā tagad es atkal esmu zirgā. Morāli kāda, ka bez skaidrītas patreiz nekur nevar doties. Lai Dievs jūs svētī.